Es dzīvoju skaista zeme pie Baltijas jūras. Šo zemi sauc Latvija. Latvija ir mana dzimtene. Latvijas simbols ir tas kārogs. Tas ir sarkans un ļoti sens. Tas simbolizē upi Daugavu un tās krastu. Latvija ir savs gerbori, uz kura ir attēloti Latvijas novada simboli. Man visvairāk patīk uzlecoša saule un 3 zvaigznes, jo tie ir laimīgas Latvijas simboli. Latvijas galvaspilsēta ir Rīga, tas centrā ir brīvības piemineklis. Latvijas brīvības un neatkarības Simbols. Latvijā šogad ir jauns prezidents Raimonds Velnis. Viņš pārstāv Latviju pasaulē. Viņš ir jauns un enerģisks. Raimonds Pauls arī ir Latvijas simbols. Viņš ir mūsu dižākais komponists, mūsu maestro, un nākamgad viņam būs 80 gadi. Latvijā dzīvo dažādu tautību cilvēki. Es esmu krieviete, mana skolotāja ir latviete, bet mans kaimiņš ir baltkrievs. Mana dzimta pilsēta ir Daugavpils. Tā ir pils pie Daugavas. Sena un mīļa. Pilsēta lielākā Latvijas bagātība ir meži. Meži ir jāsargā, jo to kļūst mazāk. Es dzīvoju Latgalē, tas ir Latvijas austrumu novads. Latvijas skaistākā tradīcija ir dziesmu svētki, kad cilvēki dziedējo un valka tautas terpus. Dziesmu svētki notiek Rīgā. Meža marka estrādā. Latvijas ir sapnis kļūt par gaismas pili, tāpēc Rīga jau ir uzcelta Gaismas pils. Latvija ir hokeja lielvalsts. Rīgas Dinamo hokejisti prot fantastiski uzvarēt. Sandijs Ozoliņš ir pasaules līmeņa hokejists. Latvijas dzimšanas dienu gaidot mēs tai novēlam laimīgai būt un dziedam Latvijas himnu. Dievs svētī Latviju!